Sveicināti! Šobrīd mēs esam autopiegāde LS salonā. Priecājamies piegādāt Mercedes-Benz EQS 450. Mercedes-Benz EQS 450 ir elektriskā versija S-klasē. Piegādājam mēs mūsu uzticamajam klientam, kurš jau pie mums pasūta 4. auto. Es gribēju pastāstīt par šīs mašīnas dažiem tehniskajiem rādītājiem. Šai mašīnai ir 107 kW baterija, kas ir industrijā diezgan liela. Šī mašīna spēja nobraukt ar vienu uzlādi 600–700 km pēc VLTP. Un par pašu lādētāju runājot, šai mašīnai ir apusējs lādētājs. Tas nozīmē, ka mēs viņu varam uzlādēt. Tāpat laikā mēs varam piebraukt pie citas mašīnas, palādēt to vai vienkārši kā reklāmas rullītī pieslēgt fēnu un izfēnot mātes no automašīnas baterijas. Par lādētāju runājot, spēja lādēties būtībā pie supercharger vai pie augstas jaudas lādētājiem līdz 200 kW. Tas nozīmē to, ka 15 minūtēs var ielādēt 300 km. Tas ir industrijā viens no tādiem top rādītājiem. Savukārt, ja runā par mašīnas enerģijas patēriņu un efektivitāti, lai visas šīs funkcijas darboties, mašīna tērē vairāk enerģijas, tad ar lielo bateriju viņa spēja nobraukt tikpat, cik Tesla ar 75 kW bateriju. Mercedes-Benz ir ieturējis klasiskā stilā, līdzīgi kā iepriekšējās versijas, salona apdars materiāla līmenis, salona komforts ir saglabājies no iepriekšējās S-klases, kas nebija elektriskā. Sajūtas ir ļoti līdzīgas. Taču runājot par digitālām lietām, ir lielais ekrāns, kas ir Mercedes versija par multimēdiju sistēmu. Katram lietotājam ir būtībā savs ekrāns, kurā viņš var pārvaldīt mūziku, video, dažādas aplikācijas. Tāpat tās klasiskā stilā ir ieturēts vadītāja, tas dashboards, kurā mēs redzam tos mašīnas pamatrādītājus, ātrumu, rekuperāciju, kilometrus. Salīdzinot ar Teslu, ja drīkst salīdzināt, protams, tās ir dažādas mašīnas, šeit ir savādāka sajūta. Varbūt nav tik tehnoloģiski advancēta, bet var redzēt, ka vācu inženieri, IT inženieri centušies šo izrādīt.